man diena, nu. Tagad kādu laiku nebija. Roļu reāli izglāba Roļiks. 4. līgu uzvarēsim, savādāk nekādīgi nevar būt. Kur tu redzi šo komandu pēc gada? Čau visiem! FK Puiki un Roļiks atkal šeit! Šodien jūs redzēsiet fragmentus no mūsu pēdējiem 2 treniņiem. Pirmajā treniņā es sagatavoju Puikiem jautājumus, uz kuriem viņiem ir jāatbild. Tas ir priekš tā, lai jūs viņus labāk iepazīstat un lai Puiki sāk justies drošāk kameras priekšā. Otrajā treniņā mums bija challenge. Challenge'os Puiki cīnījās par iespēju pirmajiem izvēlēties sev numuru uz spēļu formas. Pirms mēs sākam, abonē kanālu, spied laiku, lai nepalaistu garām jaunos video un sākam! Sveiks, trener. Šodien esi gatavs trenēt? Obligāti. Kāds savādāk? Tas labi. Kāpēc kavējam jaunieši? Otrā līnijas spēlē. Kā tu jūties šodien? Labi, fantastiski, kolosāli. Patīkama atmosfēra, patīkama satikt džekus beidzot. Labi, viss ir fine. Normāli. Es jūtos ļoti superīgi. Afigēni. Kāpēc tu izvēlējies spēlēt FK Puikos? Šeit spēlē man draugi. Pats jau Roļiku pazinu arī pirms tam, kā zinām, viņš ar mums Dobels Allegro spēlēja. Es zinu, ka mēs labi mācēsim spēlēt kopā. Redzēju, ka viņš taisa komandu, domāju, ka varbūt jāpalīdz tomēr kaut kā ir. Kur citur labākā komanda kā Roļikam. Kāpēc tev paņēma FK Puikos? Droši vien jau dēļ skaistiem acīm. Tāpēc, kad pazīstu īpašnieku. Kur tu redzi šo komandu pēc gada? Virslīgā. 3. līgā. Vēl pēc dažiem gadiem Čempionu līgā. Šajā pašā sporta zālē. Es ļoti ceru, ka mēs jau nākamgad 3. līgā spēlēsim. Šogad es ceru, ka mēs 4. līgu uzvarēsim. Savādāk nekādīgi nevar būt. Nākamgad 3. līga. Uzreiz arī tikai uzvaras. Es teiktu, ka mums ir diezgan liels potenciāls. Nekur neredzu. Mums ir diezgan džeki ar plašu zinātni futbolā. Paskatieties uz tiem invalīdiem. Būs labi rezultāti. Labi, jokoju. Es ceru, ka mēs kaut ko... Pēc gada mēs esam 4. līgas čempioni un mēs startējam 3. līgā. Mark my words. Cik golus iesitīs? Kā minimums 40. Viss. Atšķirībā, kurā pozīcijā liks spēlēt. Mans uzdevums nebūs šis vārds, man būs uzdevums iedot piespēli, lai kāds iesit vārds. Kas tev motivē spēlēt futbolu? Aktīvs dzīvesveids, Sirdslieta man. jauni draugi. Visu dzīvi ir darījis, tagad kādu laiku nebija. Roļu reāli izglāba Roļiks. Pirmais treniņš, nevienu vēl nepazīst. Kaut kāds bērnības sapnis. Kādam trenerim tu vēlētos līdzināties? Gan jau, ka Guardiola, manuprāt, labākais treneris. Taktika viņam tā ir galvenā, uz ko es arī akcentēšu visu laiku. Lai viņi seko līdzi vienmēr spēlēji un meklē vienmēr brīvs spēlētājs, atverās. Vai tevi kāds no Puikiem jau tev pārsteidza? Godīgi sakot, es jau visu zinu, kā viņi spēlē. Pārsteigums vēl nav, bet man patīk tas, ka pārsteidz mani, ka viņi reāli cenšas un trenējās. Nav hihihaha, kā tu sākumā teici. Tas gan. Uzticies trenerim? Loģiski. Trenerim? Uzticos, jā. Pamazām. Es pats esmu izmācījies par treneru, tā kā es skatos, ko viņš dara. Pagaidām varētu būt nedaudz labāk, bet pagaidām ir procesā viss. Pamazām sāk veidoties, jā. Tad jau redzēs, kā būs. Patīk atmosfēra. Atmosfēra labi, jā. Jauki cilvēki. Daudz cilvēkos arī zina, ar ko es trenējies, tā kā diezgan viegli pierast. Protams, vienmēr ar šiem džekiem nevar būt slikta atmosfēra. Ļoti patīk, ļoti. Varētu nedaudz strukturētāk, bet viss ir kārtībā pagaidām. Kā tev patīk FK Puiku treniņi? Pagaidām ļoti labi redzēt, viņš džekiem skriet, cenšas, kāds labāks, kāds sliktāks. Mums ir Dominiks ar finishingu 2,5, bet cilvēks grib un viņš skrien, tas pats galvenais. Galvenais ierašanās un disciplīna. Ko tu saki par cilvēkiem, kur šodien neieradās? Kāds neieradās, jo saslima, es saprotu. Kāds neieradās citu iemeslu dēļ, skaļi neteikšu, bet, bija jāsaņem uz tiem cilvēkiem, jo es teikšu godīgi. Messi vai Ronaldo? Messi. Ronaldo, ko tu? Messi, tomēr Messi. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi. Messi. Kādu numuru tu savu gribētu? 5. Es esmu aizsargs, bet es gribu 5. vai 4. Jūs 4. ir manas dzimšanas dienas datums. 17. Kevins De Bruyne. 67. 13. Mīļākais skaitlis. 13. Nezinu, vienalga īsti 5. 4. varbūt. 90. Agrāk bija tāda Joga Bonito un tur Rūnijs bija Ronaldinho un visa vecā brigāde. Tur bija bumbas 90, Merkurijāli tādi. Un tāpēc arī to 90. izvēlējos bērnībā.
13 visdrīzāk. Vienkārši no bērnības vienmēr bijis tāds numurs, tāpēc arī viņi izvēlējās, jā. Iedevu fujikiem bišķī pajēpot, dabūju iespēju parunāt uz kameras, lēnām jau sāk pierast, var redzēt, kādam ir vienkāršāk runāt uz kameru, kādam ir sarežģītāk, bet pats galvenais, ka visi cenšas un visi dara. Pēc uzdotiem jautājumiem mums bija futbols, jūs tagad fonā redzat visāds highlights no viņa. Beigās arī viena no komandām dabūja pa dirs. Kopumā ļoti labi novadīts treniņš. Paldies čeļiem, ka nebaidies pieiet priekšā kamerai, pateikt dažus vārdus, maksimāls respekt viņiem, bet tagad teleportējamies nedēļu uz priekšu, kur bija FK Fujik Challenge, kur viņi cīnījās par privilēģiju izvēlēties savu spēļu numuru. Čau visiem! Šodien mums būs challenge diena. Pēc visiem uzdevumiem paskatīsimies pēc punktiem, kurš pirmais, kurš pēdējais. Un no pirmās līdz pēdējai vietai nāksiet un izvēlēsieties savu numuru, kas jums būs uz krēkla. Sākām mēs ar 4 stacijām. Pirmajā vajadzēja ieripināt bumbu iekšā konusos, otrajā vajadzēja trāpīt pa gaisu iekšā vārtos, trešajā vajadzēja trāpīt pa crossbaru un ceturtajā vajadzēja no laukuma vidus aizžonglēt līdz beigām un atpakaļ. Par katru vienu izpildīto reizi Fujiks saņem 1 punktu. Jā. Aņģi, kas uzvarēs šodien? Kas spēlēs? Ja uzvarēs kādu numuru, ņem 17. Jā? 17? 7. Kurš uzvarēs? Nezinu. Wow! Jaunais cilvēks. Kāpēc jūs kavējat, jaunais cilvēks? Pie mammas bija šodien 18. Pirmais punktiņš. Nu. Kur jūs mācījāties futbolu spēlēt? Jelgavas akadēmijā. Un tagad atpakaļ, aiziet, jā. Oi! Ai! O, kā mēs šo paskaidrosim? Paslīdām. Un! Labi! Jā! Uj! 2 uzsainie vīrieši ar pieredzību. Precizitāte. De Bruyne, Modrič vai Ralfs Burkāns? Ai, Ralfs Burkāns! Kā sanāk jūs kolēģiem? Nu, mums, protams, labāk sanāk. Davai, tev vajag labāk. Ew, kas notiek? Labāk. Jee! 2 crossbacks trāpīja? Jā. Nu, vairāk nekā lielākā daļa šeit. Uz redzēšanos. Būs, Dominika? Bet loģiski. Dai. Ew. Novelc, ko tu nesāk? Ej! Cik tev punkti pagaidām? 7. Cik tev? Nejautā. Ew. Kilians Mbappé, fuj. Šeit jūs redzat turnīru tabulu pēc pirmām 4 stacijām. Tālāk mums ir sitieni no gaisa un bullīši. Par katru iesito sitienu no gaisa ir 2 punkti un par iesito bullīti ir 3 punkti. Tālāk es jums parādīšu labākos sitienus un labākos bullīšus, kas bija. Mēs esam tik sūdīgi, ka 2 vārtus nolika treneris. Kaut kādi lauki, davai iestīs mums? Dai. Ko viņš tikko teica? Downgrades. Downgrades? Jau. Pagi. Labi, vēl atstājam. Nu, neiet, nav man diena, nu. Attempted murder, dog. Trešo nometa jau.
patīk. Šeit ir turnīra tabula pēc visiem challengeiem. Apsveicam mūsu top 3 - Erlands, Andris un Danis. Reko arī viņa numuru, ko viņi izvēlējās. Nu, tu uzvarēji, kādu numuru ņems? 90. Otrā vieta, kādu numuru ņems? 10. Trešā vieta, kuru numuru ņems? 17. Nu, pēc tam katrs fujeks nāca pa vienam un izvēlējās savu numuru. Un tā arī mums noslēdzās challenge diena. Paldies visiem, kas noskatījās līdz šim brīdim. Es jūs visus mīlu. Abonējiet kanālu, spiežat laiku un tiekamies nākamajā video.